Eiropas zaļā kursa ietvaros līdz 2035. gadam atkritumu poligonos drīkstēs noglabāt tikai 10% no visiem kopējiem atkritumiem. Šobrīd mēs šķirojam stiklu, plastmasu, metālu, papīra iepakojumus, bet sākot ar nākamā gada 1. janvāri šiem šķirošanas konteineriem pievienosies arī brūnais konteiners, kurā būs jānoglabā sadzīves atkritumi, proti pārtikas un dārza atkritumi. Un, lai mazinātu atkritumu daudzumu, arī daudzos lielveikalos ir iespēja iegādāties bez iepakojuma produktus, un šobrīd es atrodos hipermarketā Aleja, un šeit mēs redzam, tātad ir arī maizīte bez iepakojuma, un mēs varam izvēlēties mūsu Ziemassvētku galdam. Šeit ir arī piparkūkas, cepumi, grauzdiņi, tālāk ir arī konfektes, un arī kaut neliela ārtava. Tā ir iespēja samazināt šos iepakojumus, un arī šo iepakojumu tātad mēs varam atdot šķirojumā konteinerā, lai tas nenonāktu atkritumu poligonā. Kas tad ir bez atkritumu dzīvesveids? Kas ir zero waste? Varbūt šāds vārdu savienojums ir dzirdēts. Tad tas bezatkritumu dzīvesveids gluži varētu teikt, ka nav pilnīgi bez atkritumiem, bet tas ir cilvēki, kuri cenšas savā dzīvesveidā pēc iespējas mazāk pirkt lieki, rūpīgi izturēties pret resursu patēriņu un pārdomāt, tad veikt pārdomātas izvēles savās ikdienas darbībās. Viens no tādiem bez atkritumu dzīvesveida sadaļām, protams, ir lietu pirkšana. Es šodien stāvu bez iepakojumu veikaliņā, Burka, kur cilvēki, kuri šādu dzīvesveidu piekopj, var ērti un vienkārši atrast lietas savai ikdienas vajadzībām. Piemēram, visādus pārtikas produktus, sadzīves ķīmijas un visu ko tādu. Kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka mēs, kā cilvēki, ikdienā ļoti daudz pērkam, un mēs pērkam iepakojumos. Viens plasmasas iepakojums, otrs papīra iepakojums, trešais nepārstrādājamais. Un tas viss nonāk mūsu atkritumu konteineros. Tālāk mēs cerams sašķirojam, bet tāpat ļoti daudz no tā visa nonāk poligonos. Tātad tas ir nepārstrādājams, nepārdomāts, varbūt pat lieks iepakojums. Un šī bez atkritumu un bez iepakojumu dzīvesveida izvēle ļauj tev atteikties no šiem iepakojumiem un neizmest lieko. Attiecīgi mēs domājam par vidi ar savām izvēlēm. Mūsu biedrība Zero Waste Latvija, mēs esam dibināti 2018. gadā, un mūsu biedrība apvieno šādu cilvēku kopumu, kuri ikdienā vēlas par to domāt un jau virzīt šīs izmaiņas tādā sistēmiskā pusē. Piemēram, strādāt ar likumdošanas izmaiņām, lai tādam cilvēkam kā es un jūs, ieejot lielveikalā, nav jādomā, ko tad es pirkšu, vai tas būs pārstrādājams iepakojums vai nebūs. Mēs strādājam ar šādu veidu kustību, lai jums nebūtu par to jādomā, lai cilvēkam dzīve paliek tikpat ērta kā līdz šim. Bet arī es cenšos ikdienā iepirkties bez iepakojuma. Protams, kā jau visiem cilvēkiem nevienmēr sanāk katru reizi, bet, ja es esmu atnākusi uz veikaliņu ar savu trauciņu, un savs trauciņš nav jābaidās to ņemt līdzi, tas tiešām ir vēlams un, protams, pat vajadzīgs. Pārdomāt, iepērkoties, var saprast, cik trauciņus vajag līdzi. Es, piemēram, šodien vēlos iegādāties makaronus, un tad es varu ņemt un šajā trauciņā iesvērt tieši tik daudz, cik man ir nepieciešams. Ja man ir vajadzīga tikai viena maltīte, es varu iesvērt tikai vienai maltītei, tik cik vajag. Un tad es izvēlos to produktu, kas man ir nepieciešams, pirms tam trauciņš tiek nosvērts, un šie te makaroni pēc tam es samaksāšu tikai par to, ko tad es beigās nopirkšu. Šādā veidā, iepērkoties, katrs cilvēks var izvēlēties tieši to, ko viņš vēlas, un nepirkt lieku. Tas ir viegls veids, kā arī izvairīties no spontāniem pirkumiem, kas patiesībā ļoti bieži sastāv ļoti lielu daudzumu no mūsu gan izmestās pārtikas, ja pārtikas atkritumiem, gan arī ļauj mums ietaupīt naudu.